Zibens šāvās, pērkons rūts un lietus gāza kā pa spaiņiem. Lietus daudzījās pret Villa Diodati logiem, it kā debesis kristu. Iekšā jaunu rakstnieku grupa bija sapulcējusies ap mirgojošu sveci. Tika izvirzīts baiss izaicinājums. Kurš varētu uzrakstīt visbaismīgāko stāstu? Viena sieviete, Mērija Šellija, gatavojās uzrakstīt stāstu, kas atsauksies cauri paudzēm – Frankensteins. Tagad, kad zini Frankensteina stāstu, pastāsti mums komentāros, ko no tā iemācījies. Ja tev patika šis video, ieliec īkšķīti uz augšu un abonē mūsu kanālu, lai skatītos citus aizraujošus video par literatūru. Neaizmirsti padalīties ar to ar saviem draugiem. Mūžīgi literatūras šedevri, tavs kanāls par visu, kas saistīts ar literatūru. Ženēvas ezera krastos Mērija Šellija atrada savu iedvesmu. Villa Diodati, vieta, kur virmoja radošums, bija pulcēšanās vieta tā laika domātājiem. Lai arī jauna, Mērija spēja sevi pierādīt šajā lokā. Viņas asais prāts un dzīvā iztēle ļāva viņai stāvēt līdzās tā laika literārajiem grandiem. Frankensteins ir kas vairāk par vienkārši biedējošu stāstu. Tas atspoguļo tā laika pasaules satraukumu par zinātnes sasniegumiem un sociālajām pārmaiņām, līdzīgi kā Itālijas renesanses laikā. Mērija Šellija pieskārās šīm bailēm, apšaubot neierobežotas ambīcijas sekas, līdzīgi kā Leonardo da Vinci un zinātnes progresa morālos aspektus. Entin gads, kas pazīstams kā gads bez vasaras. Tamboras vulkāns bija izvirdis, ietinot pasauli vulkānisko pelnu plīvurā. Tieši tad Mērija Šellija, Persijas bišs Šellijs un Lords Bairons atradās kopā Diodati villā pie Ženēvas ezera. Kamēr ārā plosījās vētras, lietus šņāca pret logiem un vējš gaudoja, viņi meklēja mierinājumu viens otra kompānijā, lasot spoku stāstus, it kā piesaucot zudušās vasaras nemierīgos garus. Kādu vakaru spēcīgai vētrai plosīdamies ārā, Lords Bairons ierosināja sacensības. Katram bija jāuzraksta spoku stāsts. Šis izaicinājums rosināja Marijas iztēli, bet stāsts negribēja nākt. Kādu nakti guļot gultā, viņas prātā iešāvās spilgts tēls. Bāls students, kas notupies blakus groteskam radījumam, ko pats bija radījis. Tajā brīdī viņa saprata, kas viņai jāraksta. Šis students un viņa radījuma tēls galu galā kļūs par Frankensteinu. Vajāt šī šausminošā murga Villa Diodati baisajā gaisotnē, Mērija Šellija sāka rakstīt. Viņas stāsts uzplauka par pilnvērtīgu romānu, darbu, kas rosinās pārdomas gadsimtiem ilgi. Viņas galvenais varonis, Viktors Frankensteins, kļuva par zinātniskās lepnības simbolu. Tajā vētrainajā vasarā Villa Diodati, Frankensteins piedzima, radījums, kas iznirst no tumsas, paliekošs literatūras darbs. Viktoru Frankensteinu, ko pārņēma zināšanu slāps, ieinteresēja cilvēka anatomijas noslēpumi un mistiskas zināšanas. Viņš cītīgi strādāja savā laboratorijā dienu un nakti, saliekot kopā cilvēku mirstīgās atliekas. Tumšā un vētrainā naktī viņa eksperiments sasniedza kulmināciju. Zibens spēriens pāršķēla debesis, iedvešot dzīvību nedzīvajā ķermenī uz viņa galda. Bet Viktora tiekšanās pēc panākumiem bija pārvērtusies par šausmām un riebumu. Šausminādamies par to, ko viņš bija atdzīvinājis, viņš pameta savu radījumu un aizbēga. Radītājs viņu pamet, atstājot vienu pašu pasaulē. Pamazām viņš iemācījās runāt, lasīt un saprast cilvēku emocijas. Viņš ilgojās pēc pieņemšanas, pēc biedriskuma, bet cilvēki baidījās no viņa izskata, viņus pārņēma riebums. Viņš bija briesmonis, no kura vairīties un baidīties. Un tā viņš devās atriebības ceļā, apņēmies atrast savu radītāju. Tāpat kā grāfs Monte Cristo, viņš neapstājās ne priekšā, lai atriebtos par sevi nodrīto. Pēc briesmoņa radīšanas Viktoru pārņem šausmas. Viņš uzzina par šausminošu slepkavību un saprot, ka tas varētu būt viņa radījuma darbs. Pārņemts baiļu un vainas apziņas, Viktors dodas atrast briesmoni. Lai labotu savas kļūdas, viņš uzsāk nepielūdzamu vajāšanu, šķērsojot valstis un sekojot briesmoņa pēdām. Mednieks un medījums tuvojas viens otram, likteņa rats griežas pretī neizbēgamai konfrontācijai. Frankensteins cīnās ar cilvēka dabas divējādību,
radīšanu un iznīcināšanu, līdzcietību un nežēlību. Radījums, kas ir sabiedrības aizsprieduma un pieņemšanas ilgošanās produkts, savā ziņā kļūst par mūsu laiku Frankensteina briesmoni. Stāsts liek mums saskarties ar briesmonības potenciālu sevī. Tas mudina mūs ieskatīties dziļāk, tāpat kā Pinokio, un atrast cilvēcību visnegaidītākajās vietās. Viktora Frankensteina krišanas iemesls bija viņa neizsīkstošā slāpes pēc zināšanām. Stāsts kalpo kā atgādinājums, ka dažreiz mūsu tiekšanās pēc labām lietām var novest pie mūsu bojājas. Frankensteina stāsts mums atgādina, ka ar katru zinātnes sasniegumu mums rūpīgi jāapsver sekas. Tā ir mūžīga mācība. Tiekšanās pēc zināšanām jāapvieno ar gudrību un līdzjūtību, kā mums mācīja Da Vinci un Galileo. Frankensteina radījums iemieso mūsu dziļākās bailes. Tas arī atklāja mūs kā cilvēku ilgas pēc mīlestības un piederības. Stāsts darbojas kā spogulis, liekot mums ieraudzīt savu nežēlības spēju. Tas liek mums apšaubīt, kā mēs ceļam sienas starp sevi un citiem, balstoties uz iekšējo un ārējo. Vēstījums vienkārši. Cilvēcība slēpjas labestībā un līdzjūtībā. Saprašanā mēs vienam par otru. Frankensteins ir pārkārtas lapuses un iesaistīts mūsu kultūrā. Briesmu dažādās formās apvieno mūsu kolektīvo iztēli. Katra paudze briesmot kaut ko jaunu, veidojot un pārveidojot stāstu atbilstoši savām bailēm. Briesmoņa tēls, kas tiek nemitīgi izmantots un komerciāli izmantots, ir apliecinājums žanra radīšanas noturīgajam spēkam. Tas mums atgādina, ka pat visšausminošākās figūras var rosināt mūsu iztēli un atstāt neizdzēšamu zīmi mūsu kultūrā. Mēs atceramies Frankensteina briesmoni pēc viņa baisā izskata un vardarbīgās dabas, bet romāna dziļākās tēmas ir rosinājušas pārdomas visā vēsturē. Tas ir izraisījis neskaitāmas diskusijas un debatas par zinātnes atbildību, sociālajiem aizspriedumiem un pašas cilvēcības būtību. Frankensteins kļuva par pagrieziena punktu, pētot zinātnes progresa ētiku par sava veida Galileja tiesu literatūras pasaulē. Tā kā tehnoloģijas attīstās nepieredzētā tempā, romāns kalpo kā nopietnas atgādinājums, ka neierobežota ambīcija var radīt briesmīgas sekas un uzsver mūsu radīto lietu ētisko seku apzināšanās nozīmi. Briesmona liktenis, kurš dzimis pasaulē, kas viņu noraida viņa izskata dēļ, rezonē ar marginalizētām grupām visā vēsturē. Frankensteins ir kļuvis par spēcīgu metaforu to cilvēku pieredzei, kuri ir atstumti un dehumanizēti rases, reliģijas, seksuālās orientācijas vai citas identitātes dēļ. Romāna ilgstošā pievilcība slēpjas tā spējā pārvarēt laiku un telpu. Tas uzdod fundamentālus jautājumus, kas ir vajājuši cilvēci gadsimtiem ilgi. Ko nozīmē būt cilvēkam? Kāda atbildība mums ir par mūsu radīto? Kas notiek, ja mēs nespējam saskatīt mūsu kopīgo cilvēcību tajos, kuri atšķiras no mums? Publicēts pirms vairāk nekā 2 gadsimtiem, Frankensteins turpina aizraut lasītājus. Gan jauni, gan veci cilvēki tā lapusēs rod jēgu. Darbs ir iedvesmojis arī neskaitāmus māksliniekus radīt jaunus literatūras, mākslas un filmu darbus. Skolās visā pasaulē māca Frankensteinu. Katra paudze cīnās ar tās bailēm un to, ko nozīmē būt cilvēkam. Līdz pat šai dienai zinātnieki turpina pētīt un rakstīt par šo darbu, iesaistoties dzīvās debatēs par tā nozīmi un vērtību. Frankensteina stāsts ir pārkāpis grāmatas robežas. No lielām skatuvēm līdz maziem teātriem Frankensteins atrod jaunu dzīvi neskaitāmās adaptācijās. Tā ietekmi var redzēt mūzikā, gleznās un pat videospēlēs. Reiz bijis terora simbols, tas ir kļuvis par neatņemamu Halovīna svinību sastāvdaļu. Tā baisais veidols ir kļuvis par baiļu simbolu, kas iegravēts mūsu kultūras apziņā. Gan stāsts, gan briesmonis, ko tas atbrīvoja, ir kļuvuši mūžīgi pierādot, ka lieliski stāsti ir paliekoši un atbalsojas cauri laikmetiem. Bēgot no paša radītā šausmu
Viņš tic, ka šī plašā sasalušā valstība varētu sniegt glābiņu no viņa rīcības sekām, taču radījums ir neatlaidīgs. Kamēr Viktora dvēseli plosa vētra, ledainos līdzenumos pūš nikns vējš, atgādinot, ka radījums tuvojas. Taču radījums ilgojas pēc vairāk nekā tikai atriebības. Tas alkst, lai Viktors atzītu tā eksistenci. Kāpēc mani radīja? Tikai lai beidzot Viktors saprot, viņš nevar aizbēgt no sava radījuma, tāpat kā viņš nevar aizbēgt no sevis. Salauz dabas spēku priekšā, piepildīts ar nožēlu un izmisumu, Viktors Frankensteins tiek atrasts dreifējam ledainajā jūrā un kuģa apkalpiņu izglābi. Kapteini Robertu Voltonu aizrauj Viktora stāsts, saskatot viņa atspulgu savām nepiepildītajām ambīcijām. Savās pēdējās dienās Viktors atstāsta savu stāstu Voltonam, brīdinošu stāstu par cilvēka mēģinājumu kontrolēt dzīvības un nāves spēkus. Viņš stāsta par būtni, kuru viņš radīja, traģisku dvēseli, kas augst mīlestības, bet kuru sagrozījusi dusmas. Pēc Viktora nāves parādās radība, kuru velk neredzama saite, lai izteiktu savas bēdas. Viņš lied asaras par Viktoru, un šī rīcība ir pilna ar dziļu zaudējumu un izpratni. Galu galā Frankensteins mums atstāja skumju mantojumu, atgādinājumu, ka mēs esam atbildīgi par būtnēm, kuras ievedam pasaulē. Vētrainā naktī pirms vairāk nekā 200 gadiem Mērija Šellija uzrakstīja Frankensteinu. Šodien šis stāsts joprojām rezonē ar mums. Tas ir mūžīgs brīdinājums par neierobežotas ambīcijas, zinātniskā lepnumu un briesmīgo seku apdraudējumu, ja ticam, ka varam spēlēt Dievu. Šis stāsts ir kas vairāk par šausmu stāstu. Tas iedziļinās cilvēka psihē, atklājot cīņu starp radīšanu un iznīcību, labo un ļauno. Mūsdienu pasaulē, kurā strauji attīstās tehnoloģijas un zinātne, Frankensteina mācības ir aktuālākas nekā jebkad agrāk. Tas mums atgādina, ka ar katru atklājumu, katru soli uz priekšu mums rūpīgi jāapsver ētiskās sekas. Zināšanu iegūšana ir svarīga, taču tai nekad nevajadzētu notikt uz līdzjūtības, sapratnes un dzīvības cieņas rēķina. Frankensteins liek mums stāties pretī tumsai sevī, atzīt ļaunuma potenciālu, kas mīt mūsos visos. Tas mums atgādina, ka patiesā monstruozitāte bieži rodas no mūsu rīcības, mūsu izvēles un tā, kā mēs izturamies pret tiem, kas no mums atšķiras. Šī stāsta lielākā vēsts ir cerība un pestīšana. Tas mums atgādina, ka pat sāpju un izmisuma priekšā mums ir spēja mainīties, augt un izvēlēties laipnību. Tas ir aicinājums atcerēties mūsu kopīgo cilvēcību, pārvarēt plaisas un sniegt roku tiem, kas ir vieni. Frankensteina spēks slēpjas tā spējā pārvarēt laiku un ģeogrāfiskās robežas, lai uzrunātu cilvēka pieredzes būtību. Tēmas par izolāciju, atšķirību, identitātiem un tiekšanas pieņemšanas rezonē ar no visām dzīves jomām. Neskatoties uz monstrozo ārējo veidolu, darbs runā par pašu cilvēka būtību – just, mīlēt, sērot un cīnīties pret pasaules netaisnību. Tas mums atgādina, ka mēs visi esam sarežģīti labo un slikto īpašību sajaukumi. Tas izaicina mūsu iepriekšējās domas, liek mums stāties pretī savām bailēm un māca mums izvēlēties līdzjūtību, nevis nosodījumu. Tas ir aicinājums radīt pasauli, kas pieņem atšķirības, nevis baidās no tām. Pasauli, kurā ik viens, neatkarīgi no izskata vai izcelsmes, var dzīvot bez aizspriedumiem un bailēm. Frankensteina mantojums ir paliekošs. Tas ir stāsts, ko katra paudze lasīs, pārdomās, apspriedīs.